Es neesmu noteikti melno sarakstu piekritējis, jo man šķiet, ka melnie saraksti tie parāda, teiksim tā zināma sabiedrības vājumu. Jo kaut ko aizliedzot, neielaižot, tas nozīmē, ka tu no kaut ko baidies. Un var jau pateikt, ka es pats kļuvis par šādu melnā saraksta sastāvdaļu pirms pāris gadiem, kad man arī neielaida Krievijā, kā atbild uz to, ka savukārt Krievijas pārstāvis neielaida šeit. Un man šķiet, ka šāds melno sarakstu futbols, ne tīpaši kaimiņu starpā, viņš ir pilnīgi nevajadzīgs, vismaz normālos apstākļos. No otras puses, diemžēl tā ir tā situācija, ka mēs ar šo futbolu esam nodarbojušies, un tas jau nav pirmo reizi, tā kā šie melnie saraksti tiek stādīti katru gadu, un kaut kādā veidā tas notiek, un ja viens kaut ko ielikt otram, protams, ka ir jāatbild, jo savādāk, kā tad tu neatbildēsi. Tā kā tas nav nekas jauns. Otrs, protams, ka arī šī situācija ir pamainījusies, tagad tas, kas ir noticis arī ar Krimu un ar, būtībā, tādu krievalodīgo vai kaut kādu konkrētu informācijas kā instrumentu arī pielietošanu. Vismaz tā tiek uztverts lielā daļā sabiedrības, un es domāju, ka arī daļai taisnība tādā visā arī ir. Tā kā šobrīd vairs nav tikai tāda informācijas apmaiņa, kas ir pilnīgi bezvainīga, bet tā vien šķiet arī, ka informācija ir kļuvusi par zināmas lielās ģeopolitiskās spēles sastāvdaļu.